Daugavpilī atkal ir uzsākuši darboties krāpnieki. Šoreiz viņi nezvana iedzīvotājiem pa tālruni, stāstot par briesmīgajiem notikumiem, kuri notika ar viņu tuviniekiem, bet personīgi ierodas uz mājām. Jaunforštates iedzīvotāji mūs informēja, ka pagājušajā nedēļā pie iedzīvotāju durvīm zvanīja nepazīstamie un aizdomīgi cilvēki. Zvanītāji stādījās kā Daugavpils ūdens darbinieki un vēlējās dzīvoklī veikt dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi. Tā kā it kā Daugavpils ūdens darbinieki nespēja uzmanīgi iedzīvotājiem uzrādīt apliecinošu dokumentu, iedzīvotāji viltvāržus savos mitekļos nelaida. Kā mums paskaidroja uzņēmuma Daugavpils ūdens, dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes uzņēmuma darbinieki veic tikai pilsētas sabiedriski nozīmīgajos objektos, piemēram, bērndārzos, skolās, bibliotēkās un citās iestādēs. Savukārt privātmājās un daudzdzīvokļu mājās ūdens kvalitāte netiek pārbaudīta. Ja pie jums durvīm zvana kāds cilvēks un stādās priekšā kā Daugavpils ūdens darbinieks un lūdz ielaist mājā, neuzķerieties uz krāpniekiem. Pirmais, kas jums ir jāizdara, jāprecizē, kādu organizāciju cilvēks pārstāv. Otrkārt, pārzvaniet uz šo uzņēmumu un noskaidrojiet, vai tiešām, ka pie jums ir ieradies uzņēmuma pārstāvis. Jāpiezīmē, ka katram Daugavpils ūdens darbiniekam ir apliecība no darba vietas. Tāpat pagājušajā nedēļā parādījās informācija par aizdomīgajiem cilvēkiem vienā no pilsētas uzņēmumiem. Uz vadītāja jautājumu, kas viņa ir, sieviete brunete atbildēja, ka ir Daugavpils ūdens ekoloģiem, bet savu kolēģi, kas bija vīrietis, stādīja priekšā kā Daugavpils ūdens menedžeri. Interesanti, ka dokumentāli apliecināt savu saistību ar uzņēmumu viņi nevarēja, bet vizītes mērķi nosauca uzreiz. Vajag pārbaudīt ūdens kvalitāti. Uzņēmums atteica ielaist aizdomīgos cilvēkus savā uzņēmumā, un kā mēs varam secināt, viņa rīcība bija pareiza. Daugavpils ūdens strādā tikai ar atsevišķiem klientiem, kurus pārbauda ik mēnesi, un vienkārši tāpat ierasties uz kaut kādu uzņēmumu, lai veiktu pārbaudi, viņi nevar. Pie tam savas vizītes Daugavpils ūdens darbinieki saskaņo ar klientiem, jo ņemot ūdens paraugus klāt ir jābūt viena no uzņēmuma vadītājiem. Cienījamie pilsētas iedzīvotāji, esat uzmanīgi un, ja gadījumā pie jūsu mājas vai dzīvokļa parādās aizdomīgas personas, ziņojiet par to policijai zvanot pa tālruni 654 03 302.